Sveiki, youtuberi un gameri! Dekalēs Boinkmans ar Gerijas modu, kā uzbūvēt bāzi otro epizodu. Ja jūs varbūt redzat glūpus ar cilvēkiem, tas ir normāli, vienkārši man ir tā, kad es Gerijas modā ieeju. Palikām pie tā, kad es mums gribēju rādīt, kā taisīt bāzi, jo mēs esam visu pabeiguši šo bāzi. Priekš bāzes būs vairākas epizodes, jo visu bāzi vēl nevar sasīt vienā epizodē. Turpināsim likt cilvēkus tagad. Nē, turpināsim iekārtot mūsu bāzi tā. Šeit var uztaisīt labu garāžu. Garāžu mēs taisam šādi. Paņemiet žogus. Tā. Kur tas žogs? Šeit jūs varat ielikt tā kā šos te, kā sauc, tā kā dūris atverams šādus tā kā. Tā, tur ir gatavs, te mums liek dabūt mašīnas. Mašīnas jūs varat ņemt atkal no parastajiem prūpiem vai no Team Fortress. Es, piemēram, ņemšu no Team Fortress, jo Team Fortress ir labas mašīnas. Tā, ņemsim mašīnu šādu. Tad ņemsim vēl, kas sauc, te ir šāda mašīna. Vēl viena šāda mašīna. Šīs mašīnas var tikt, ja pēc izvēles vienkārši ņem mašīnas, kādas man patīk. Tā, uzliksim removeru ātrumu, uzliksim 3 pick-ups, kur varēs vēst armijniekus. Jā, mēs esam armijas bāzi, tāpēc arī vajag armijas mašīnas. Es jums arī ne tikai parādīšu, kā uztaisīt bāzes, bet arī pārējās lietas, kā uztaisīt arī bāzes pamācības un mašīnas braukšanas pamācības. Tagad pieliksim priekšā šeit vārtus atveramus, kā mēs pielikam tur. Un mēs varēsim tad turpināt spēlēt tā. Tā vārta ir pielikta. Te mums būs no iekšas poga. Pajāsim atkal Team Fortress, no Team Fortress. Šoreiz mēs ņemsim arī atkal to pašu. Šoreiz izmantot kā kodu, kad jau uzspēlšu kodus, kā jau bija pirmajā epizodē. Tā. Tagad mēs varam salikt mūtus un riepas, ko jūs parasti liekat pats. Es, piemēram, likšu mūtus. Paņemsim, saliksim mūtus tagad mums te. Tā. Tad mēs varam salikt riepas, ko citu. Piemēram, mēs varam uzlikt ar virvi. Tā. Virvis ir saliktas. Tagad mēs varam salikt ko citu.
Mans garāžs apmēram arī ir pabeigts, pēc tam varat iekārtot pēc jūsu sirds patikas, kas ir tādu vienkārši, tā kā. Tagad mēs varam apkārtot apkārtni. Mēs varam paņemt mīskasti un uzlikt, ka tur iekšā ir ieņemts kaut kas. Piemēram, mums mīskastē, mēs varam uzlikt basketbolu grozi tagad. Bet pa kurien var mētāt basketbolu grozi, mēs varam uzlikt šeit. Šeit tā kā būs kur spēlēt basketbolu. Precīzāk līdz. Tagad mēs varam arī būt otrā pusē basketbolu grozi. Otrā pusē es jau būtu domājot citi, kad kā lai uzliek, bet tas ir vienkārši. Mums vajag paņemt garu lietu kaut kādu un piemēram stabu. Tad jūs varat paņemt grozu. Jūs varat paņemt grozu un tad uzlikt grozu pie tā staba. Tagad kāds ir grozu, tam. Kaut kur te bija jābūt grozu. Meklējam grozu. Tam. Jūs atrodat grozu, jūs varat vēl pēc tā stāvā viņu, jā, tā kā jūs basketbolu grozu atvainojos, bet es pagaidām viņu nevaru atrast, es viņu pieaugšu vēlāk, kad es atradīšu varbūt viņu. Tagad mēs varam iet tālāk. Mēs varam uzsīt helikopteru nošanās vietu, mēs varam saukt arī šeit lietas, mēs varam, ja kāds grib, mēs ar paintu var uzzīmēt, tā mēs ar paintu var uzzīmēt krāsu. Ja kāds grib uzzīmēt nolaišanās punktu helikopterim, apturis reizā, cik precīzi bija. Pēc tam šeit vēl Paints jums pēc tā līdlauks ir uztaisīts. Mums tagad vajag atrast to, mums tagad vajag atrast grozu. Tāpēc tagad mums vajadzētu meklēt viņu, bet sākam nevarēšu atrast viņu, tāpēc jūs ir tā, ka jūs nevarat atrast grozu, jūs uztaisīt kopiju ar stikeru, no stikeru jūs uztaisīt kopiju tā, tad mums tagad vajag stikeru, jo tie jums ir stikers, protams, bet visās, ka makam nebūs stikers, tad vienkārši mums atrod grozu, jums nav stikers, bet jums, ka izmodē ar stikers ir došu, varat uztaisīt stikeru. Tā, turpināsim taisīt mums bāzi. Bāzes interjerā jūs varat pēc savas sirds patiks taisīt. Jūs varat iekārtot, mēs varētu iekārtot vēl tā kā lietas. Mēs varam paņemt no Half-Life items. Mēs varam uzlikt šo suitu, armors. Jūs tādus vairākus uzlikt. Jūs tādus 3, jūs, protams, varat liekt vairākus, jā, bet es lieku 3, jo man liekas patīk pašam 3. Tad jūs varat iekārtot vēl apkārt, jūs varat šeit nolikt emokreitus. Paldies, ka skatījāties šo video klipu, spiediet subscribe, like, un iesakiet komentāros jaunas spēles un komentējiet, jūs ko gribat redzēt, ko es daru.
Uz redzēšanos!